Tātad mūsu raidījums saucās Mans draugs Gāzenieks. Ja? Un Sandra Katkovska, pareizi, ja? Sandra Katkovska, gāzeniece. Kas ir Sandra Katkovska? Pa sevīm. No kurienes, kur uzauga, kur mācījās Sandra? Esmu rīdzniece, esmu dzimusi augusi Rīgā, pabeigusi Rīgas 64. vidusskolu un tad teātra klasikas. Un pēc tam uzreiz sāku studijas Rīgas medicīnas institūtā. To arī 6 gadus tajā laikā nomācījos, un tad man aizsūtīja uz Liepāju, jo tajā laikā bija valsts sadale, un mani nosūtīja strādāt par ārstu uz Durbi, kas ir Durbi, ir mazākā Latvijas pilsēta, kurā ir 500 iedzīvotāji. Bet, tur bija arī lauku teritorijas, tā kā es biju tāds kārtīgs ģimenes ārsts, bet tajā laikā viņus par tādiem vēl nedēvēja. Strādāju arī Liepājā, bet pirms tam arī man, kamēr studēju, strādāju gan ātrajā palīdzībā, gan kā medmāsiņas slimnīcā, tā kā aizbraucot uz laukiem, man jau bija gan liela prakse, un es, man liekas, jutos drošāk nekā tagad pēc tiem 6 rezidentūras gadiem. Un nostrādāju laukos tur kādu laiciņu, tad atgriezos Rīgā. Un Rīgā es 24 gadus nostrādāju ar operatīvo dienestu saistītā iestādē, kas bija 02 un 01, tātad iekšlietu ministrijas poliklinikā. Tad es laikam, tad liktenis tā bija lēmis, tad es biju strādājusi arī 01, 02 un 03, kad tagad ir pienācis laiks 04. Tā es nonācu Gaso. Cik ilgi jau? Nedaudz vairāk kā 3 gadi. Jā. Tā, doktor, kā gāzeniekiem ar veselību? Es domāju, ka tā apmēram vidēji kā vidējā populācijā, kā 01, 02, jā, kā vispār Latvijā. Neesmu redzējis tāds izteikts noviris vienā vai otrā virzienā, vai tā veselība būtu tāda izcila laba, vai arī ļoti, ļoti slikta. Tā pa vidam, es domāju. Bet tās pārmaiņas tādas pamatīgas, jo tomēr tā poliklīnika, viņa tomēr ir liela iestāde, un šeit medicīnas, mūsu centrs, Jā, bet laikam bija tā, ka es poliklinikā jau pārsvarā veicu tādu administratīvu darbu, un ļoti daudz man bija jāstrādā ar papīriem, un viņu kļuva arvien vairāk, un tad man likās, ka man gribas atgriezties nedaudz, varbūt mazākā vietā, bet tur, kur ir darbs ar pacientiem. Tas bija tas laikam viena no motivācijām, kāpēc es nolēmu tā visu mainīt. Un jums iekrita tieši šis te ārkārtīgi dīvainais periods tieši jūsu laikā, šis Covid, vai ne? Es tiešām neticēju, ka tāds brīdis kaut kad pienāks, jo tad, kad mums mācīja kaut kad skolas laikā par epidēmijām, pandēmijām, un manas dzīves laikā nekas tāds nenotika. Un to es atceros, ka es aizbraucu uz laukiem un man izvilka tur tādu mēra kostīmu ar gumijas zābakiem un tādu tā kā primitīvu, ar tādu gandrīz vai kā viduslaikos šo kostīmu un teicu, ka tāds kādreiz būtu jāizmanto. Tad es tam nemūžam neticēju. Un tad, kad atnāca Covid, tas bija kaut kas absolūti pārsteidzošs, jā. Kas jūs esat par ārstu? Es esmu internists, jebšu terapeits vai iekšķīgo slimību ārsts, latviski runājot, un arī arodslimību ārsts. 2 tās specialitātes. Jā. Varbūt pāris vārdos cilvēkiem pastāstiet, ar ko šie internists, jeb iekšķīgo slimību ārsts ir tāds vispārējais ārsts. Viņš nav tas, kas nav ķirurgs, tas, kas nav zobārsts. Viņš tā kā, viņam būtu jāpārzina daudz par visu.
daudz par visu, bet tā nav tāda šaura specialitāte. Tas ir, viņam būtu jāzina gan par nieru, gan par aknu slimībām, sirds slimībām, plaušu slimībām, bet viņš nav tik ļoti specializējies vienā virzienā. Galvenais ir saprast, ap ko ir stāsts, un tad varbūt mērķiecīgi arī tomēr aizsūtīt pie šaurā speciālista. Jā. Un arodslimība? Arodslimība ārsts būtu tā, ka tas būtu ļoti gaso īpaši piemērots ārsts, kurš sastopoties ar cilvēku spēj novērtēt, vai iemesls viņa slimībām nav kaut kas saistīts ar darbu. Piemēram, vai tā muguras problēmas nav tāpēc, ka nav piemērota darba vieta un tur būtu kaut kas jāveic, vai, piemēram, nav pat daudz sālpojies gāzi. Jā, gāzi sālpojies vai kāda ķīmija tur pie vainas, kuram jāpārzina apmēram tie darba vides specifiskie faktori un jāsaprot, vai tas nav tas, ko būtu jānovērš, lai cilvēks justos labāk, jo darbā jau pavada milzīgu laiku un tur patiešām ir problēmas, ir iemesli, kas rada problēmas. Jā. Kas bija pirmais darbs, kad jūs atnācāt šeit, Gaso? Šeit. Pirmais darba uzdevums? Pirmais man likās, ka man viss ir jāpārkārto tā, kā man patīk. Telpas jāsavada tādā kārtībā, kā man liekas, un jāizdomā, kas viņās varētu atrasties. Un varbūt arī jāsavada kārtībā vairāk pacientu dokumentācija. Jāsāk rakstīt daudz kartiņas, jo atmiņa nav tik laba, lai atcerētos visu. Un tad es visu cītīgi pierakstu. Un man likās tas svarīgi, jā. Un kas bija pirms tiem daudzajiem gadiem? Durbē. Pirmais darbs, pirmais pušums. Durbē es pat jāsaka, tur jau bija jādara viss. Tur, paldies Dievam, ka es biju beigusi tikko, ka es biju strādājusi praktiski, jo aizbraucot uz laukiem, tur tā, ja tu esi tikai teorētiski mācies, būtu pagrūti. Bet tur kā jau laukos, vienalga. Tur pat bija jāšuj kaut kas, bija kaut kādas fizikālās terapijas procedūras jāveic. Tur cilvēks, ja viņš saka, ka viņš nebrauc uz Liepāju, tad atliek viņam līdzēt uz vietas, ko tu vari. Jā. Kaut kādi spilgtākie notikumi, gan iepriekšējā darbā, vai varbūt arī šajā ir kaut kas tāds īpaši noticis, kas ir palicis atmiņā? Es teikšu, notikumi ir bijuši ārkārtīgi daudz un interesanti, bet tā uzreiz pateikt, laikam, strādājot iekšlietu ministrijas poliklīnikā, visjaudīgākie notikumi bija sporta spēlēs, kas notika Kandavā ikgadējās. Tur varēja gaidīt jebkādus notikumus un reaģēt uz viņiem vajadzēja ārkārtīgi strauji. Atnākot uz Gaso, piedalījos vienās sporta spēlēs, tikai paspēju. Bija pārsteigts, šeit viss bija mierīgi un nekas arī nenotika. Bet veselības punktā strādājot, jāsaka, ir tādi akūti gadījumi jau negadās ārkārtīgi bieži. Bet man ļoti patīk braukt uz iecirkņiem. Iecirkņos, tur arī nevar teikt, ka tur kaut kādi smagi klīniski gadījumi, bet tur atkal ir pavisam cita vide un katru reizi ir ļoti jauki aizbraukt uz kaut kādi jautrie notikumi? Jautrie notikumi. Es nezinu, man liekas, katru dienu notiek kaut kas jautrs un jauks. Es nezinu, tagad, lai tā pārstāstītu, es nevaru tā uzreiz pateikt. Kā jums salīdzinājumā ar iepriekšējo, jums tomēr pamatīgi pieredze iekšliet poliklīnikā, tad šeit kādi kolektīvi ir tur un kāds kolektīvs ir šeit? Kāds ir Gaso kolektīvs, jūsuprāt? Varbūt ņemot vērā, ka šeit nav tik daudz cilvēku ar uzplečiem, kuriem ir jāievēro noteikti absolūti stingra hierarhija, normatīvie dokumenti. Un es teiktu, ka šeit ir atmosfēra ir brīvāka un ir tāda draudzīgāka. Jā, laikam tas, ka nav uzpleču, tas atbrīvo.
Bet tad brīžiem tā paliek ļoti brīva, vai ne? Nē, es domāju, viss ir normas robežās. Okay. Ir labi. Labi, ar ko Sandra nodarbojas brīvajā laikā? Es esmu no staigātājiem. Es tiešām daudz staigāju. Man vienalga, vai tas ir tepat Rīgā vai Latvijā vai kaut kur ārpus Latvijas. Dodiet tikai iespēju kaut kur iet labi tālu un redzēt kaut ko interesantu. Jā, tas ir. Kur jūs dzīvojat, kurā ir tā? Purciemā. Tad jūs uz darbu nākat ar kājām? Jā, es nāku kājām un nopietni. Un es arī atpakaļ eju kājām, ja tikai jau tagad kuro gadu netiek lausts tas tilts, kas vienmēr apgrūtina to pasākumu. Bet jā. Bet staigāšana tā kā tāds turisms, kad izvēlaties maršrutu un tad dodaties? Principā Covid laiks bija brīnišķīgs tādā ziņā, kad katru nedēļas nogalu mēs tiešām bija konkrēts dabas takas vai maršruts, un Latvijā ir ļoti daudz vietu tagad, kur staigāt, jau tādas, kur tur aizbraukt un zini. Vai ir arī tās ģeokartes, kur pat ja tas maršruts ir sarežģītāks, kur var iet, teiksim, izmantojot šīs te iespējas, aplikāciju iespējas un var staigāt kilometriem un ļoti, ļoti labi. Tad jūs arī gāzeniekiem ieteikt vairāk staigāt? Jā. Lai gan gāzenieki jau daudz staigā. Kā kurš? Es domāju, ka daži staigā daudz un daži nestaigā praktiski nemaz. Tā kā vairāk staigāt vajadzētu. Jā, jo es tad, kad eju uz mājām, es redzu, ka lielākā daļa brauc ar mašīnām tomēr mājās. Tā ir, jā, diemžēl. Jā. Es zinu, ka Sandra ir brīvajā no darba laikā arī liela lasītāja. Jā. Ne tikai sēnes, ogas vai ne, bet arī grāmatas. Ja? Noteikti, jā. Bet kā ir ar sēnēm un ogām? Ogas tā vidē, bet sēnes man patīk lasīt, jo mešs ir arī viena no manām pilnīgām tādām mānijām. Es varētu tur pavadīt ļoti daudz laika. Jā. Bet par grāmatām. Jā. Tātad jau tradicionāls konkurss mūsu skatītājiem, kolēģiem. Nosaukšu 3 grāmatas, un jums ir jāatmin, kura no šīm grāmatām Sandra ir tikko kā izlasījusi. Ja? Tā mēs varam pateikt. Ja? Tātad A variants, kur vēži ziemo, B variants, ja vīrietis prastu runāt, un C variants, baltā nāve. Tātad, kur vēži ziemo, ja vīrietis prastu runāt, un baltā nāve. Jūsu rīcībā 3 sekundes. 1, 2, 3. Pareizā atbilde ir... Kur vēži ziemo? Kur vēži ziemo? Jā, tieši tā, tie, kas pateica, kur vēži ziemo, tie ir malači. Par šīm grāmatām es saprotu, ka viena no viņām ir pusē un viena jau stāv jau plauktā. Jā. Tad... Pusē ir baltā nāve un plauktiņā stāv par tiem vīriešiem. Par ko bija baltā nāve? Tas ir Galbraita romāns. Tā ir tā pati autora, kas sarakstījusi Harry Potter. Tikai, tas ir viņas pseidonīms, un tagad viņa raksta krimināla romānus. Un tur darbojas tāds detektīvs Kormorants Straiks, un attiecīgi, detektīvs ir detektīvs tur viss. Un kur vēži ziemo? Tā ir brīnišķīga grāmata par notiek Amerikā tā darbība par meiteni, kas dzimusi tur tādā nekurienē un dzīvo absolūti atrautu no sabiedrības dzīvi un kā viņas veidojas viņas liktenis un kā no tāda nežonīga bērna izauga īpaša zinātniece. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Jā. Tagad priekšā stāv vīrietis un ar to runāšanu. Ja prastu runāšanu. Jā. Es ieteiktu visiem izlasīt. Es pazīstu vienkārši autoru. Tāpēc es esmu ieintriģēta. Tā ir viņa 2. grāmata. Pirmā bija Pēc Jēzus vecuma sviests. Autors? Oskars Vizbulis. Tad jūs esat personīgi pazīstami ar Oskaru Vizbuli. Okay. Un bieži vispār, respektīvi daudz lasat? Jā, man tā stāv tāda kaudzīta vienmēr blakus.
televizors, nē? Ir, protams, arī televizors. Tas tā, parasti, man liekas, ka kaut kāds 45 minūtes pirms iemikšanas vajag atslēgties no televizora. To arī, starp citu, iesaka miega speciālisti. Kad kādu laiku pirms gulēšanas nekādi zilie ekrāni, un, manuprāt, grāmata ir liela. Es nesaku, ka viņu iemidzina, bet vienkārši ir labi to pēdējo brīdi pavadīt pie grāmatas. Mūsu sarunas noslēgumā ātrie jautājumi. Ja? Kas varbūt arī daži pat nebūs jautājumi. Tātad, kas ir gāzenieks? Tas ir cilvēks, kas kaut ko saprot no lietas, par kuru es neko nezinu, jo manas attiecības ar fiziku ir sarežģītas, tāpēc es viņus visus uzskatu par ļoti gudriem cilvēkiem. Kas izdomāja gāzi? Es domāju, ka viņi nevajadzēja izdomāt, viņi vienkārši ir. Cik gāzei gadu? 100? 130? Daudz. Metāns vai propāns? Kas man labāk patīk? Propāns, teiks. Propāns, labi. Metāna ķīmiskā formula? Nav ne jausmas. Nu, tad ķīmiķiem vajadzēja zināt. Mums taču ķīmija mācīga. Protams. Labi. Cik maksā kubikmetrs dabas gāzes? Nezinu, tikko saņēmu rēķinu, bet es zinu savu rēķinu. Es varētu tā kā izkalkulēt, bet vajag grūti. Nezinu. Kas bija pirmais, gāze vai gāzenieks? Gāze. Gāzenieks zina, ka... Paturpiniet. Jā. Gāzenieks zina, ka... Gāze nekad neizbeigsies. Gāzeniekam vienmēr līdzi ir... Gāzes mērītājs. Cikos gāzeniekam ir pusdienas laiks? 12. Kas ēdnīcā ir visgardākais? Kievas kotletes. Dziesma vai deja? Deja. Tad tādā gadījumā kāda ir gāzenieka deja? Labi. Es nenācu šai vietā. Labi. Gāzenieki, ko gāzenieki lasa? Instrukcijas. Ko gāzenieki klausās? Es ceru, ka Latvijas Radio 1. Un ko gāzenieki skatās? Skatās. Droši vien YouTube intervijas. Un gāzenieks ir? Lielisks un gudrs cilvēks. Paldies, Sandra. Nu jau gāzeniece, ārste Sandra Katkovska. Paldies par sarunu. Paldies.